Šalom, šalom. Labvakar. Mēģināšu šo to pastāstīt no sevis. Esmu Aivars. Kādas garīgas lietas, kuras ir ļoti, ļoti svarīgas uz doto brīdi. Ne tikai ticīgiem cilvēkiem, bet visai Latvijas sabiedrībai. Un beigās arī visai pasaules sabiedrībai. Jo rakstus ir sacīt, tur, kur vairojās grēks, tur vairojās arī garīga atziņa. Grēks tik tiešām ļoti pieaug. Cilvēku pašapzinās. Šis lielais cilvēciskais ego, kā es pats to personīgi novērējis esmu, ir. Viņš aug un ļoti strauji aug. Pie jauniešiem, pie šīs paudzes. Un pie visa tā, esot Kims, lai svētīts viņa vārds, ir atklājis man brīnišķs tādas svarīgas, garīgas lietas, kuras ir noteikti jāpaziņo. Un viena no tām ir, kas tika atklāts jau 2 gadus atpakaļ, kad es to darīju zinām Latvijas sabiedrībai, bet Latvijas sabiedrība to nepieņēma. Runa iet par Latvijas Republikas himnu. Par šīs himnas pirmo teikumu, pirmo vārdu kopumu, te pirmā teikumā, kur ir runāts Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo tēvijam. Raksti atklājumu, kur nozīmē vārds Dievs. Vārds Dievs daudzās rakstu vietās, kuras es, protams, citēšu, ja? Lai jūs nāktu bez skaidrības. Daudzās rakstu vietās pasaka īsto šī vārda Dievs nozīmi, ka Dievs ir elks. Vārds Dievs nozīmē elks. Un arī tā garīgā darbība, kas nāk ar šo vārda iekopošanā, teiksim, lūkšanās, solījumos, kā šī gadījumā pie Latvijas Republikas himna, ja, Dievs svētī Latviju. Tas ir elks. Lūk. Pirmā reize Latvijas Republikas himnu apstiprināja 1920. gadā. Status ar likumu tā tika atjaunots 90. gada 15. februārī. Un visus šos gadus Latvijas Republikas himna izpilda garīgā holokausta funkcijas. Tad paklausieties. Rakstu vietas, kas apliecina mana vārda patiesīgumu. 96. psalms, 5. pants. Tas skan tā. Patiesi, visu tautu dievi taču ir elki. Bet jud hei, vau hei, tas ir radītāja apzīmējums. Ivritā, jud hei, vau hei, ir radīja debesis. Nākošais apstiprinājums. Pirmā laiku, 16. nodaļa.
25 līdz 26. Jo liels ir Jud Hei Vav Hei un ļoti augsti slavējams, un viņš ir bijājams lielāks par visiem dieviem. Jo visu tautu pagānu dievi taču ir elki. Lūk, tas ir sacīts salmā. Trešais apgalvojums. Jeremijāgu 10:12. 10. nodaļa, 11. pāns. Tā jums būs tiem sacīts. Tiem dieviem, kas nav radījušas debesis un zemi, jāpazūd no zemes un šeit apakš zemi. Tātad tiem dieviem, kas nav radījuši zemi. Tātad, kā sauc to augsto būtni, to radītāju būtni, kā sauc tad, kad radīja zemi un debesi. Ja, tas ir aprakstīts arī kristiešu bībelē. Tas būtu jālasa ikvienam, arī neticīgam cilvēkam, viņš netic, viņiem vienkārši jāsalīdina, vai es, Aivars, jums stāstu patiesību, ja. Ņemiet un salīdziniet, ja. Un tur nav rakstīts, kad Dievs radīja, tur ir iztulkots latviešu valodā, jā, ka Dievs radīja, bet ivritā nav rakstīts, ka Dievs radīja. Svētās tautas valodā tur ir rakstīts Elohim. Elohim radīja. Tur ir rakstīts ceturgamatons, 4 burti, ja. Jud, Hei, Vav Hei. Jud Hei Vav Hei. Lasāt no kreisās un labo pusi, ja. Jud Hei Vav Hei. Nu, lūk. Nav rakstīts, ka tur būs vai no latviešu Dievs, vai krievu Bog, vai angļu Good, vai lietuviešu Dievas. Nav. Tas nav rakstīts tur. Vēl viens rakta vieta ir Šmot, Torā tas ir Šmot, kristiešu bībelē tā būs 2. Mūzus, 23. nodaļā, 13. pāns, kur ir rakstīts, visu, ko es esmu jums teicis, to ievērojiet, bet citu dievu vārdus nepieminiet, lai tos nedzirdētu nākam no jūsu mutes. Nu, redziet, ir aizliegums, bet aizliegums tiek ievērots, netiek ievērots. Un paša beigās raksta vieta, kas apliecina manis sasauktā ir rakstītā Mihas 4, 4. nodaļa, 5. pants. Jo ikviena tauta staigā sava dieva vārdā. Nu, lūk. Un tas ir kaut kas, nu, es varu sacīt, tas varētu būt kaut kas vairāk nekā drausmīgs. Kad tās reizes, kad es kā fonda vadītājs, šī fonda vadītājs un dibinātājs, lūdzu, ceļš var izrasīt, jā. Jā, var salasīt. Un šā kaut kāds jāpagrīt, jā. Jā, var salasīt, jā. Lūk. Šī pasaulē kā duris vaļā un es stāvu caurvējā. Nu, lūk. Tur ir aprakstīts ļoti smalki fonda
fonda darbības, fonda mērķi, fonda aktivitātes, jā. Tur ir telefons, fonds nosaucās, un tās mājaslapa ir www.pasaulē vaļā, bez garumzīmē, protams, jā. Pasaulē vaļā LV. Nu, lūk. Un praksises 2 gadus fonds, katru gadu, ieskaitot arī rudens, pavasars, agros mēnešus un rudens vēlos mēnešus, mēs esam gājuši pie valdības, pie saimas, klātienē, rīkojot piketus, runājot ar saimas deputātiem. Esam gājuši, runājuši pats personīgi. Rīkojas piketus pie valsts prezidenta pils laukumā, domādams, ka tikšu pieņemts, uzņemts, un mani aprunāšos un varēs izklāstīt savu atklāsmi, lai palīdzētu Latvijai iziet ārā no šī drausmīgā kritiena, kas pašlaik notiek pie tās tautas, pie tās ekonomiskas, pie tās aizsardzības. Es netiku ievēros, mani neko nepieņēma. Uz maniem iesniegumiem, kurus esmu rakstījis saimai, es saņemu atbildi, kad saima ir iepazinusies, un tas tiek nodots juridiskajai komisijai zināšanai, tikai zināšanai. Kur es lūdzu tiesības ministriju, pie kuras pakājē, sakot, departamentos ir iekšā, ir izveidot šī tāda nodaļa, cik es saprotu, jā, kur noņemājuši ar šīm reliģiskām lietām, es lūdzu rakstīju, lai tiktu pieņemts, izrunātos un varētu stādīt priekšā modelīti, kā šis pāri varētu notikt, teiksim, ļoti tad modelis bija tāds, ka varētu būt kristīgo konfesiju vadītāji vai baznīcu vadītāji, kā tas tiek uzskatīts, jā, kopā ar izglītības ministrijas vai valdības darbiniekiem un protams, mani, ja mēs sēdu kopā un risināt šo jautājumu, taču nē, man pasatie, lai uzrakstā mutiski visu to. Es paklausīju, uzrakstīju mutiski, aizsūtīju viņiem, kā tas modelis, kā tas notiek ar pamatojumiem, ļoti smagiem pamatojumiem no tekstiem, no Bībeles tekstiem, no svētiem rakstiem. Nu, man vispār neatbildēja tieslietu ministrijā. Tātad, ko var secināt? Ne saima, ne tieslietu ministrija, vienreiz arī pat neatbildēja. Vēl viena ministrija, kam es rakstīju, izglītības un zinātnes ministrijā tiks rakstīts, jā. Tur arī vienreiz neatbildēja. Nu, tas skumīgi tad. Jo, lai stiprinātu šīs saites, šo Latvijas republikas iedzīvotāju, labklājību, drošību, ir vajadzīgi, visam pamatā ir garīgās saknes, garīgā izpausme. Nepietiek, ka tiek dziedās, kad ir tā mīlestība, kad ir jābūt mīlestībai. Garīgās dziesmās, kristīgās dziesmās, pārsvarā ir jābūt ir mīlestība. Jā, tas ir pamatā. Bet tā mīlestība jāizpēdās visos virdienos, visos aspektos, tā neskaitā arī dotajiem, garīgiem likumiem. Ja
Ja netiek mīlēt, tie garīgie likumi, ko nozīmē mīlēt garīgie likumi, tie ir jāpilda vienkārši. Ir, es atvainojos, ir dotas svētā diena. Tāpēc kalendāri ir sestdiena. Nē, kristiešu pārsvars svin svēto dienu. Svētdiena. Taču par svētdienu nav sacīts, ka tā ir jāsvin. Nav minēts nekas. Ir sacīts par šabatu. Tā ir 7. diena, kura atpūtās mūsu radītājs. No visa darba viņš iecēlā to par svētu dienu. Saprotiet, ko nozīmē, ka radītājs iecēl par svētu dienu. Tas nav vienkārši tāpatās, ka uzskait kūciņai pūderi cukuru, ja, un viņai skaisti, ja. Nē. Tas ir kaut kas pārdevīgs, tā ir svēta diena. Man bieži jautādami, kad es jautāju kristiešiem, nu, kāpēc neatzīst šo šabatu? Mums ir svētā diena, mums ir, kā tā saucās tā diena? Tā ir svētdiena, jā. Un tad tā jums ir svēta? Jā, mums ir visas pārējās dienas ir svētas. Jā, bet ko saka Elohims? Elohims saka, nu, kad viena diena ir svēta, un tad ir diena nekādos darbus jūs nedrīkstat darīt. Tad, ja te mīļais kristietis ir svētas visas dienas, tad tu tomēr visas tās dienas tu strādā. Tev jāpērn maizīte. Tad tu mīli viņa baušus. Tu redzējās, tu turiet viņa likuma nestrādāt svētajā dienā. Tu strādā. Tātad, ja tev visas dienas ir svētas, un tev visas dienas ir vienādas svētas, tev nav viena diena tāda jāizsēk, nu, un tu strādā, tad tu pārkāpsi likumu, jā, tu pārkāpi. Tu pasaki, ej, man ir visas dienas normāli, es strādāju, es ievēroju tā, ka es to saprotu. Tā rodās visādas atbildes, jā, bet pats galvenais ir saprast, es ļoti lūdos un eju pie, ļoti lūdos par valdību katru dienu, par Latvijas valdību, par Latvijas Saeimas deputātiem es lūdos. Ejiet, pamēģiniet palūgt par sevi tuvāko, par savu kaimiņu, par savu kaimiņu deputātu. Un nedariet ļaunu citiem. Nedariet ļaunu tad, kad pie jums atnāk garīgs cilvēks un saka, ka tas nav pareizi. Man ir sacījis daudzreiz, kad lai es nomierinos, lai es neeju pie cilvēkiem, lai es nesātu viņiem tas sāp un to viņš it kā apvaino. Es nevienu neapvainu, protams. Pasaku patiesību, jo ko raksts saka? Raksts saka vienu lietu. Raksts saka, kad? Vārdam. Nu, labāk būtu sacīt burtam. Burts nokauga, garš dara dzīvu. Tāds ir teikums viens, tāds ļoti smuks. Tu esi burta kāls. Es saku, stopē nos, mazliet pagaidi, lūdzu. Tātad ir sacīts, ka to nedrīkst darīt, bet cilvēks to dara. Tātad, ja es saku, kad viņš nedrīkst tā darīt, tad es, ko daru viņu? Viņu nosodīju, viņam aizrādu. Es saku, ka nedrīkst darīt. Es saku to mazākā intonācija, es saku to apmēram 80 decibaliem, es varu sacīt arī ar 120 decibaliem. Un viņš paliek dusmīgs, jā. Un tad viņš saka, tu mani apvainoji. Redzi, mīļais draugs, ir tā, ka burtam ir kaut kas jānogali. Šīs tā raksta vietas, ja, burts nogali un garš dara dzīvi, ja, tā ir
perfekta, pārprasta visās kristiešu konfesijās. Un visās kristiešu konfesijās mācītājiem pašiem ir tā, kā viņi paši ir iemātīti. Tā arī viņi pasniedz. Bet tas nav pareizi. Burtām ir jānokauj. Kas ar viņam jānokauj? Viņam jānokauj tas cilvēka vecā būtība, tas vecais grēks, kas, ja tas burts, ja tas vārds, tas burts uzrunā, aizkustina to cilvēku, uzvāndā, kā teicam, augšā viņam, viņš sāk atcerēties, jā, to es tur izdarīju, jā, viņam sāk sāpēt, jā, viņam sāk sāpēt arvien vairāk, jā, viņam ir sāpīgi, protams. Viņš kaut ko nokauj, viņš nokauj šo egoisko to vēlmi, ja? Un tā kā viņš ir izraudājies un saprast, kad ir vainīgs, tad ienāk miegs iekšā. Ienāk miers, ja? Ienāk šalom, ja? Ienāk tāds, tiešām tāds labs sajūta, un tas ir, viņai draugs, tas ir tas svētais gars. Burts nokauj, viņš var nokauj, viņš var strādāt ilgi, viņš var strādāt ātri, dienu, viņš var strādāt līdz pat gadam. Un viņš cilvēku kauj, nots, jā. Tu esi kā aizmirsis, ka tev ir tās grēks iekšā. Tu kaut ej pa ielu, saties viņu pāri otrā pusē, redzi to cilvēku, kas tev aizrādīja, teiksim, jā. Tev atkal uzvandās augšā viss tā sarunā, ar ko tu runāji viņu iepriekšā. Un tev atkal sāk atkal sāpēt, un tev ir nepatika pret viņu, un tu iespējams, kad arī kaut ko slikti domā, runā par viņu, jā. Un tev ir vien vairāk sastāpēt, jā. Un tā var aiziet līdz diezgan lielam laikam, jā. Līdz, kamēr noiet kaut kāds klikštīs galvā. Tas ir viens variants, un tad cilvēks saprot to visu, jā. Viņš saprot. Labi, esiet svētīti, lai Elokimā gars iet rūšos, iet jūsos un vadājos, lai Saeimas deputāti varētu saprast, kā ir jāmīl tie, kuri ir izvēlējušies viņus par tautas pārstāvjiem. Svētī deputāts, svētī valdību, Latvijas valdību, svētī vienu cilvēku, Miezara Elokēna, svētās vārds. Ja šo vārdu es lūdzu pateicos, amen. Nu, tā mēs arī esam veikuši šo sarunu. Es ļoti ceru, ka varētu būt kaut kāda atbildīte.